Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kad Dievs atver tev durvis. Šodienas rakstu vieta. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Salamans mācītājs, 3. nodaļa, 1. pants. Šodienas pārdomas. Mūsdienās daudzas lietas notiek uzreiz un negaidot. Mēs piespiežam pogu un iedegas gaisma. Mēs iekāpjam auto un pēc stundas jau esam citā pilsētā. Nemanot, mēs pierodam, ka visam ir jānotiek tagad un uzreiz. Noteikti esat redzējuši, kā kaķis pacietīgi sēž pie durvīm un gaida, kad saimnieks tās atvērs. Vērojot šādu situāciju, esmu abrīnojis kaķa pacietību, mieru un paļāvību. Šodien atļaušos tev atgādināt, ka Dievam tava situācija un problēmas ir ļoti labi zināmas, un Viņš ļoti vēlas tev palīdzēt. Taču, lai tas notiktu, tev ir jāatver sava sirds Viņam. Tev ir jāveido sadraudzība ar Viņu. Tev ir jāatļauj Viņam mainīt tevi un jāpieņem Viņa plāns tavai dzīvei. Es tev garantēju, ka tā rīkojoties, nemanot pienāks tā diena, kad tu atskārsi, ka spēj ar mieru, pacietību un paļāvību sagaidīt īsto laiku. Laiku, kad Dievs tev atver durvis. Šodienas lūgšana. Debesu Tēvs, piedod, ka esmu bijis nepacietīgs, neesmu ļāvis tavam mieram vadīt mani. Piedod, ka neesmu pilnībā paļāvies uz tevi. Es izvēlos veidot sadraudzību ar tevi un pateicos, ka tu mani māci gaidīt uz tevi. Jēzus vārdā.